Viņi mums melo. Visi tie, kuri šobrīd apgalvo, ka obligātā vakcinācija ir obligāta pacientiem, mums bezkaunīgi melo. Pirms gada Veselības ministrija inicēja grozījums vakcinācijas noteikumos, kuros mēs, partijas suverēnā vara, sniedzām savus priekšlikumus. Mēs vēlējāmies reiz pa visām reizēm noteikt, ka vakcinācija nav obligāta attiecībā uz pacientiem un ka no tās var atteikties. Pretī mēs saņēmām ļoti precīzu un argumentētu atbildi. Prasība, ka obligāta vakcinējumi ir bērni un pieaugušie, nozīmē, ka ārstniecības personai vakcinācija obligāti ir jāpiedāvā konkrētām riska grupām. Vārds obligāti nekādā veidā neatiecas uz vakcinācijas pakalpojuma saņēmējiem. Nu tad lūk, visiem tiem puskoka lēcējiem, kuri mēģina ar savu neinformētību iebiedēt vecākus, es ieteiktu vēlreiz pārlastīt Latvijas Republikas likumdošanu, jo šī konkrētā izziņa ir atrodama pie grozījumiem vakcinācijas noteikumos TAP portālā. Ja, protams, šādi puskoka lēcēji, saprotot, ka viņiem nav taisnība, centīsies kaut ko grozīt likumdošanā, tad šeit, es domāju, tautas balsī ir jārunā ļoti skaļi. Bet pagaidām izturību vecākiem, veselību bērniem, gudrību juristiem un drosmi godprātīgiem ārstiem.